Jēlo! Šodien paskatīsimies, kā strādāt ar tādu lielo portālu kā Quizzes, tāpēc video uzreiz brīdinu būs diezgan garš. Es mēģināšu skatīties tikai tādas pamata opcijas, detaļās sevišķi neiedziļinoties, bet tāpat kāds brīdis aizies. Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs dodamies uz adresi quizzes.com. Lūdzu uzmanīgi ar pareizrakstību, tāpēc, ka kā tikko jūs pazaudējat kaut kādu burtiņu, un kā tikko jūs kaut kur sajaucat burtus vietām, tā jūs varat tikt kaut kādos ļoti nelabos saitos, kur krāpnieki gaidīs. Teiksim tā, gaidīs, kamēr jūs atnāk, lai varētu jums kaut ko izkrāpt. Tātad quizzes.com. Un tam izskatam vajadzētu būt plus mīnus lūk šādam, kā jūs tēt redzat uz ekrāna. I had no idea Quizzes could do that. Tātad man nebija nejausmas, ka Quizzes var to izdarīt. Un pirmais tātad, ko mēs redzam, šeit apakšā ir teachers un admins podziņas, tātad viena ir skolotājiem, viena ir administratoriem, un sign up for free, tātad pieteikties, pierakstīties šajā portālā par brīvu. To mēs arī spiežam. Nākotnē pēc tam jūs vienkārši spiedīsiet login. Jā, tātad nākamreiz, kad jūs jau pierakstīsieties un iesiet, teiksim, varbūt no cita datora, tad lūk augšā tātad labajā pusē ar to ļoti, ļoti pareizo bultiņu, es atzīmēju, kur ir login podziņam. Un tātad mums ir iespējas kādas pierakstīties vai ar Google kontu, vai Microsoft kontu, vai vēl ir Facebook, Apple, un tur vēl arī citas ir opcijas iekšā. Bet pieņemsim, ka mēs ierakstīsimies ar e-pastu. Mans e-pasts arī ir Google e-pasts, bet tā, lai visiem būtu skaidrs, jā. Tā, un uzreiz viņš sarkanu rāda, mums ir obligāti jāiekieksēta pirmā opcija apakšā, kad mēs esam izlasījuši un piekrituši viņu te privātu un politikai noteikumiem. Tātad turpināt ar e-pastu. E-pasta adresi jāievada. Un tagad ir tātad izvēle, kam es plānoju lietot šo te Quizzes, jā. Mūsu gadījumā mēs sakam, ka plānojam lietot skolai. Mēs esam a teacher, skolotājs. Šeit ir jāizpilda, kā mūs sauc un tā tālāk, tātad Mrs. Es esmu skolotājs, jā. Tātad, ja nemaldos uzvārdu var nerakstīt, un jāizdomā ir parole. Tā, uzvārds arī jāraksta. Būs vienkārši te. Kāds brīdis paiet, un lūk, mēs faktiski esam iekšā jau Quizzes pieregistrējušies. Bet vienmēr, kad jūs pirmoreiz ienākat iekšā, šeit viņš paprasa atrast jūsu skolas nosaukumu. Manā gadījumā tā ir Austrumvaltijas tehnoloģija vidusskola. Un mēs redzam, ka tādas te nav, jā. Īstenībā lielākajā gadījumā, lai kādas jūs tur skolas vadītu iekšā, viņi te nebūtu, jo ar skolu reģistrēšanu nodarbojas administrātori, tur speciāla sadaļa un speciālas lietas, jā. Tātad, ko mēs darām? Mēs meklējam podziņu ar uzrakstu add here, tātad pievienot skolu. Un ievadām tātad pilns nosaukums skolas. Mēs atrodamies Latvijā. Mēs atrodamies. Šeit vēlreiz ir jāatkārto, ka mēs esam Latvijā, jo šeit ir domāts štats, mums nav štāta, jā. Un pilsēta. Opcionāli mēs varam te ievadīt pilnu adresīti skolas, bet varam arī neievadīt. Jāizvēlās, kādi ir tie priekšmeti, ko es pasniedzu. Tātad, ja jūs neredzat uzreiz savu priekšmetu, var noklišķināt uz more, tātad vairāk un paskatīties šeit. Manā gadījumā tas ir IT. Pietiks. Labi, arī varbūt angļu valoda periodiski, jā. Un ir jāizvēlas, tātad jāieklikšķina zemākajā tajā lodziņā, jāizvēlas klases, kurām es mācu. Manā gadījumā tā ir 10., 11. un 12. Saglabājam. Un viņi tātad biškucīti personalizēs to manu lapu, ko es redzēšu, jā, jo viņu atkarībā no tās informācijas, ko es ievadu, viņi man piedāvā vakur apakšā kaut kādus jau gatavus kviziņus.
Tātad, ko mēs redzam ienākot iekšā, kreisajā pusē ir tāds kā panelītis, jā, tur ir library, reports, klases un tā tālāk. Un centrā ir meklēšanas rindiņa. Tātad šajā meklēšanas rindiņā mēs varam ierakstīt pilnīgi jebkādu tēmu vai kaut kādus atslēgvārdus, pamēģināt atrast jau eksistējošu, jau izveidotu testiņu vai stundu. Šajā tātad vietnē mēs varam veidot gan stundas, gan testiņus, gan arī kartītes digitālas. Un es jums ieteiktu pieturēties tikai pie testiņiem un stundām. Nu, un tātad, piemēram, ja mēs pameklēsim Latvija, jā, tātad ievadot atslēgas tajā rindā vārdu Latvija, nospiežot enter, jā, mēs redzam, lūk, jau šādi te ir testiņi uztaisīti par Latviju. Šim, piemēram, ir 14 jautājumi, un tad labajā pusē viņš parāda kādi jautājumi, kuras ir pareizās atbildes. Un mēs viņu varam uzreiz sākt spēlēt ar savu klasi, vai arī piešķirt kā mājas darbu, nu, ko gribam, jā. Ja mēs gribam paskatīties nākamo, piemēram, teiksim, 2. no augšas, mēs uzbraucam ar pelīti viņam virsū, un labajā pusē atkal nomainās un tiek parādīti tie jautājumi, kas ir iekšā, tur pareizās atbildes. Un mēs varam paskatīties, vai tiešām tur tas ir pareizi, nu, vai mums ir vērts spēlēt vispār to testiņu, kviziņu, jā, kas tur ir iekšā. Un attiecīgi ar tādu kā dzeltenu tiek atzīmētas stundas. Tad pirms tam tie bija visi tādi kviziņi, tas ir tādi ātrie testiņi, bet ar dzeltenu tiek atzīmētas stundas. Un stundas ir atšķiras ar to, ka viņām ir slaidi, arī informācija kaut kādi, slaidi, un hopā kaut kāds jautājums. Un tātad klasītē ir jāatbild uz viņu. Atkal kaut kādi slaidi, un atkal kaut kāds, teiksim, tur jautājums. Atkal slaidi, jā, un kaut kādi jautājumi. Tas nozīmē, ka skolēni, kas pieslēdzas jūsu stundai, jo viņiem būs jāpieslēdzas savām ierīcēm, ļoti labi pieslēgties ir no mobilajiem telefoniem, nav obligāti jāveido nekas ar kaut kādiem datoriem papildus, jā. Bet viņi tātad redzēs, nu, pēc noklusējuma, ja jūs neko nemainīsiet, viņi redzēs tos pašus slaidus savās ierīcēs, ko jūs rādat uz datora. Nu, vai prezentācijā, vai attālināt, vienalga. Viņi redzēs to katru no tiem slaidiem, viņš mainīsies. Tas nozīmē, ka pat, ja viņiem ir slikta redze, viņi tur, piemēram, sēž aizmugurējā solā, viņi tur neko neredz priekšā, viņi tāpat varēs ļoti labi saskatīt to slaidu, varēs ļoti labi sekot līdzi. Plus arī pa vidu tur ir tādi interaktīvi jautājumi, tad vajag sekot vienmēr līdzi. Un arī ir interesantāk, kad mēs nevis sēžam vienkārši klausāmies lekciju, ja, kaut kādu boring lekciju, bet mēs periodiski arī kaut ko ierakstam, kaut ko reaģējam, kaut ko nobalsojam, kaut ko atbildam. Tātad notiek kustība. Var te veidot arī tātad interaktīvos video, tādas, kur, teiksim, kaut kurā momentā video tiek apstādināts un ir jāievada pareizā atbilde vai jānospiež, jāizpilda kaut kāda aktivitāte. Šis ir parādījies nesen salīdzinoši, jā, tāpēc aplūkojiet to uz savu risku, jā, jo jaunas iespējas parasti diezgan nestabilas. Nu, lūk, un te jūs varat redzēt jau, cik ir gatavu jau testiņu par Latviju. Ļoti daudz, jā, jūs varat droši izmantot jebkuru no viņiem. Atgriežoties atpakaļ, tātad šajā meklēšanas rindā mēs varam rakstīt gan latviešu valodā, gan arī angļu. Visvairāk, protams, te būs kviziņu angļu valodā. Visvairāk, jā. Un tātad skatīsimies tālāk. Kreisajā pusītē mums ir tātad podziņa library, un library šeit būs viss tas, ko jūs uztaisīsiet, tātad visi jūsu kviziņi, viss būs šeit. Vēl ir ļoti laba sadaļa reports, un tātad reports tas ir atskaites par visiem jūsu spēlētajiem kviziem, par visu. Klases, jūs varat izveidot klases, piemēram, katrai savai, nu, teiksim, īstai klasē, tur, teiksim, 7. B, tur 10. C, jūs varat izveidot arī klasi iekšā kvizis. Plus to klasi jūs varat importēt un sinhronizēt ar Google Classroom, ar Microsoft Teams, tas ir par velti, nu, un attiecīgi viss pārējais pagaidām ir par maksu. Uzreiz vajadzētu pabrīdināt, ka diezgan liela daļa no
iespējām, ko piedāvā kvizes, ir par maksu, bet tomēr uz doto momentu tātad ir iespējams izveidot, viņiem būs drīz stāsies spēkā jauni ierobežojumi, un tad varēs izveidot līdz 20 kviziem savā kontā. Kādreiz tā bija bezgalība, tāpēc jūs redzēsiet, ka daudziem cilvēkiem tur ļoti daudz kas sagenerēts. Tātad līdz 20 kviziem kontā un līdz 10 kviziem ar mākslīgo intelektu mēnesī. Bet uzreiz varbūt iesāksim ar to, kā izveidosim savu stundu vienu un savu vienu kvizu, paskatīsimies, kāda ir jautājuma veidi, un pamēģināsim gan stundu, gan to kvizu palaist gan uzreiz tā, kā mēs viņu klasē pasniegtu, gan arī piešķirt kā mājasdarbu. Tātad, lai izveidotu jebko, mums ir vajadzīga podziņa Create, kas atrodas tātad tajā panelītī. Dažreiz, tad, kad panelīts ir minimizējis, tas ir vienkārši plusiņš. Tātad spiežam uz Create. Un lūk, viņš mums tātad jautā, ko mēs gribam assessment, tātad tas ir pārbaudes darbs. Tur ir visādas opcijas iekšā, skolēni var parši trenēties, vai arī skolotājs var vadīt to testiņu, jā, tātad, un viņa vadībā būs jautājumi. Tad mums ir lesson, kas ir stunda, tātad jau kā skatījāmies tie slaidi kopā ar visādiem interaktīviem jautājumiem un tādām lietām. Tad ir interaktīvais video, jā, bezmaksas vienā kontā var būt līdz 10 video. Comprehension, tātad tas ir teksta vai kaut kāda tur vizuālu tātad izpēte un izpratne. Tātad izpratnes uzlabošana arī diezgan jauna feature. Un pēdējais jaunums, kas radās kvizis, tas ir flashcards, un tās ir tādas kā digitālas kartītes. Faktiski digitālas kartītes, lai mēs varētu mācīties. Sāksim ar vienkāršāko, sāksim ar assessment. Principā jums no visa šī ir vajadzīgs tikai assessment, pārbaudes darbs, testiņš un lesson stunda. Visu pārējo var arī mierīgi ignorēt. Tātad klikšķinām uz assessment, un mums ir opcija tātad importēt no kaut kādiem saģenerētiem jau gataviem materiāliem, ģenerēt ar mākslīgo intelektu vai uztaisīt no nulles. Tad, ja jūs izvēlēsieties to pirmo importēt no kaut kādiem materiāliem, mēs varam lūk importēt no kaut kāda dokumenta, teiksim, mēs redzam, lūk, apakšā ir vesela kolekcija ar formātiem, tātad PowerPoint prezentācijas, DocX, jaunie vecie Word faili, bildes, PNG, JPG, jā, un Canvas pat tātad Canvas darba lapiņas. Mēs varam vienkārši šeit iekopēt jautājumus, tātad nākamā sadaļa Past Questions varam iekopēt, bet es jums ieteiktu tad kopēt vairāk tādus testveida jautājumus, citādi viņš mazliet nesaprot, jā. Un Google Form mēs varam tātad importēt, ja mums ir bijis kaut kāds gatavs testiņš uztaisīts Google Forms, mēs viņu varam importēt arī šeit pa taisno. Un beidzamā opcija tātad ir spreadsheet, jeb izklāja lapā. Atgriezīsimies mazliet atpakaļ, tātad kas ir vēl? Tātad otrā sadaļa ir Generate with AI, tātad uztaisīt ar mākslīgo intelektu. Un šeit mēs arī varam iedot dokumentu, un tad tas mākslīgais intelekts, kas ir iebūvēts iekšā kvizis, mēģinās no tā dokumenta kaut ko pats saprast. Mēs varam ierakstīt tekstu prompt, nozīmē, ka mēs dodam instrukciju, mēs rakstam dari to un to, noģenerēt tik un tik jautājumus, un tāda standarta instrukcija, kādu jūs rakstīt, piemēram, ChatGPT. Vēl viena interesanta lieta šeit ir, ka mēs varam uztaisīt kvizu pilnīgi no jebkuras vietnes, un to es jums parādīšu vēl pēc tam arī atsevišķi. Jo ir arī speciāls priekš Google Chrome add-ons, jā, tātad, kurš to dara no jebkuras vietnes. Tad, principā, jebkuru vietni, jebkuru websaitu mēs varam pārvērst par testiņu diezgan ātri. Un mēs varam arī, principā, to pašu darīt no YouTube, jā. Jau strādā, nesen vēl bija rakstīts, ka nestrādā, bet tagad, principā, lūk, ir beta versijā, izmēģinājuma versijā. Mēs varam iedot arī linku uz kaut kādu YouTube video, un viņš mēģinās uztaisīt ar mākslīgā intelekta palīdzību arī no tām kaut kādu testiņu. Bet pamēģināsim paņemt šo te beidzamo Create from Scratch. Un ko mēs redzam? Tātad mēs varam, pirmā rindiņa ir meklēšanas tātad rindiņa, un principā mēs varam izmantot to, ko jau pirms mums ir saražojuši citi cilvēki. Piemēram, ja mēs šeit ieklikšķināsim, un, teiksim, pēc pameklēsim
Nu, lai būtu par to, teiksim, par Latviju, jā, kā nekā to būs novembra svētki. Search. Parādās tātad labajā pusē tāds panelīts uzpeldošais, un mēs redzam visus kviziņus, visus testiņus, stundiņus, ko cilvēki ir uztaisījuši. Uzklikšķinot uz katra no šiem testiņiem, mēs redzam, ka tur ir jautājumi, visi redzami, un uz katra jautājumā mēs varam uzklikšķināt Add Question podziņu, un šis jautājums tiks pārnests pie mums mūsu testā. Nu, piemēram, ja nu gadījumā es uzskatu, ka man nevajag visus jautājumus, ja nu, man, teiksim, tur interesē tādi, kas ir tiešām jēdzīgi jautājumi, skaisti noformulēti, uzreiz ar bildītiem, visu pārējo. Bet arī šos mēs varēsim pēc tam labot, ja kas. Nu, piemēram, ja. Vai arī mēs varam ieslēgt citu kaut kādu testiņu, paņemt citus jautājumus no turienes, par kur dziļākais ezers, ja. Ja mums gadījumā patīk pilnīgi visi jautājumi, tad augšā atrodas podziņa Add All Questions, pievienot visus jautājumus uzreiz. Un tā mēs principā no vairākiem testiem, mēs no katra testa varam pievienot kaut visus jautājumus. Vienīgais tikai, ko skatieties, lūdzu ļoti uzmanīgi, lūk, ka tas ir tādi uzrakstiņi Premium ar zibeni. Tas nozīmē, ka šajā kvizā vai šajā stundā ir iekļautas Premium iespējas, kuras ir maksas iespējas, un ja jūs viņus nokopēsiet, nu pēc tam būs baigi problemātiski, ļoti problemātiski palaist savu kvizu, jo nu, viņš neļaus jums to darīt, ja, jo maksas opcijas bezmaksas kontā palaist nevar. Tā ka, lūk, šādus te ar ziberi un uzrakstu Premium mēs apējam ar līkumu, mēs viņu neaiztiekam. Viss tas, ko jūs sakopējāt, jūs to visu, un arī to, ko jūs pēc tam sarakstīsiet paši, mēs tagad redzam tādā kā sarakstiņā uz leju. Katrs jautājums, mēs redzam, kāda ir pareizā atbilde. Kreisajā pusē mēs redzam, ka šeit ir tātad Quick Actions, tātad ātrās darbības, ja, un Bulk Update. Tad mēs varam kaut ko visiem piemērot vienādas darbības, uzreiz visiem jautājumiem. Piemēram, lūk, šajā te Bulk Update man ļoti patīk opcija Time, laiks. Jo, teiksim, man diezgan bieži rodas situācija, kad man visiem jautājumiem ir jāuzliek lielāks domāšanas laiks vai mazāks domāšanas laiks. Nu, piemēram, es varu nospiest Time, patīt mazliet uz leju un izvēlēties 2 minūtes. Viņš man pasaka zaļā krāsā, ka laiks ir tātad nomainīts uz 2 minūtēm. Ko es redzu? Pilnīgi katrā jautājumā man tagad rāda, ka izpildes, jeb domāšanas laiks ir 2 minūtes. Ja es pēkšņi izdomāju, oi, nē, tas ir stipri par daudz, jā, man tur nav ko domāt, jautājumi ir vienkārši, es varu izvēlēties atkal 1 minūti, un viņš nomainīs pilnīgi visiem jautājumiem, izpildes, jeb domāšanas laiku uz 1 minūti. Ja nu gadījumā man, piemēram, ir vieglie jautājumi, bet, teiksim, viens no viņiem ir grūtais, es ar rokām varu tam vienam jautājumam nomainīt laiku, teiksim, uz 3 minūtēm. Tātad tas nenozīmē, ja es mainu visiem jautājumiem laiku, tas nenozīmē, ka es 1, 2, 3 atsevišķi ar rociņām nevaru mainīt laiku. Es varu katram jautājumam, kādu laiku gribu, tādus varu uzstādīt. Jā, tādu atbildes laiku, cik ilgā laikā viņam ir jāatbild. Nu, un šī te sadaļa Quick Actions, tātad mēs varam pievienot līdzīgus jautājumus, jautājumu skaidrojumu, tātad veikt tulkojumu tam savam pārbaudas darbiņam. Ja ir vēlēšanās, droši paspēlējieties, ja? Ko mēs vēl redzam ar jautājumiem? Tātad katram jautājumam augšā ir visvisādas tādas zīmītes. Pirmkārt ir tādi punktiņi, tādi 6 punktiņi, podziņi ar 6 punktiņiem vertikāliem. Mēs varam paņemt tās podziņas un pavilkt, neatlaižot pavilkt jautājumu un pārvietot viņu kaut kur citur. Ja? Tātad šī podziņa mums dod iespēju paņemt, tātad klikšķinam mēs šīs podziņas un velkam, un mēs savu jautājumu atlaižam kaut kādā vietā, un mēs viņu pārvietojam. Jo savādāka veida, diemžēl, pārvietot te nav. Ko mēs vēl redzam augšā? Vēl augšā mēs redzam, kāda veida tas ir jautājums. Piemēram, šie te visi ir multiple choice, jeb izvēle viens no vairākiem. Mēs redzam, ka katrs no viņiem, man tur tagad katrs no viņiem, katram ir 1 minūti, ko padomāt un atbildēt, un par katru ir 1 punkts.
Kāpēc ir labi par tiem punktiem? Tāpēc, ka mēs beigās varam tātad skatīties, cik skolēns ir ieguvis punktu, un, ja tas, piemēram, ir kaut kāds klasē, mēs to varam izmantot kā pārbaudas darbu un pat ielikt atzīmi. Turklāt, kas ir ļoti, ļoti vēl labi, jūs redzēsiet, ka pilnīgi par katru jūsu veikto to testiņu, palaisto, spēlēto vai stundu, mēs redzam katra skolēna visas atbildes. Tātad nebūs tā, ka pēkšņi Jānītis sēž aizmugurējā solā, pašās beigās, pēdējā solā, visu stundu dzenās zosis, neko nedara, raksta muļķības, un beigās viņš tātad izspruks sveikā. Nē, tā nebūs. Mēs visu redzam, mēs visu varam nokontrolēt. Un pašam jautājumu tātad ar sarkanu to krustiņu nepareizās atbildes un ar zaļo keksīti pareizā atbilde. Ko mēs vēl redzam? Šeit vēl ir tādas opcijas AI, tātad tur vēl ar mākslīgo intelektu var papildināt vai, piemēram, izlabot gramatikas kļūdas, aizvietot ar līdzīgu jautājumu. Ļoti labs ir šis te convert to real world scenario, tātad pārveidot uz tādu scenāriju, kas ir pietuvināts reālajai pasaulē. Citiem vārdiem sakot, pārveido jautājumu, lai viņš būtu realistiskāks. Tas gan vairāk darbojas uz angļu valodas tātad testiņiem, uz latviešu neesmu mēģinājusi, bet, ja kādam ir drosme, varat izmēģināt. Add answer explanation, pievienot tātad jautājumu atbildes paskaidrojumu, tulkošanu. Tad vēl no podziņām, kas mums te ir labs augšā, tātad tur, kur tādas kā divas lapiņas kopā, tā ir iespēja kopēt jautājumu. Tur, kur tāda kā birka, tātad tas ir tag, var atzīmēt konkrētus vārdus vai standartus tur iekšā jautājumu. Un edit labošana. Un attiecīgi izkastīt ir izdēst. Tātad jebkuram jautājumam, pat ja jūs to esat paņēmuši no cita kaut kāda resursa, jūs varat nospiest podziņu edit, un jūs parādīsies tātad redigēšanas režīmā apmēram visi izskatās vienādi šādi jautājumi, un jūs varat pilnīgi jebko mainīt. Teiksim, kad ir Latvijas proklamēšanas diena, varbūt jūs gribat pateikt kaut kā savādāk pārfrāzēt, teiksim, kurā datumā, nevis kad. Varbūt jūs domājat, ka tā ir pārāk vienkārši. Vai jūs gribat vienkārši citus vārdus ielikt garākus, pilnīgi vienalga. Tad viss ir redigējums, gan jautājumi ir redigējumi, gan atbildes, visu jūs varat rediģēt. Un tad, kad jūs esat pabeiguši savas izmaiņas, tad lūk augšā labajā pusītē ir podziņa save question, saglabāt jautājumu, un viņa ir obligāti jānospiež, citādi jūsu izmaiņas nesaglabāsies. Tāda spiežam save question. Un kur mēs redzam jau, ka šis jautājums ir tātad nomainīts. Bet, protams, mums nepietiks tikai ar to, ka mēs kopēsim jau gatavos kaut kādus jautājumus. Protams, mums ir jāpieliek arī savi. Lai pieliktu savu jautājumu, tātad ir šeit podziņa add question, tāda gaiša lilīga. Un mēs, varam izvēlēties, kādi jautājumi ir. Un mums ir jāizvēlas, protams, tikai tie jautājumi, kuriem blakus nav zibentiņš. Tie, kas ir ar zibentiņu, ir par maksu. Protams, ja jums ir vēlēšanās iegūt maksas kontu, droši varam tā darīt. Bet bezmaksas kontā mums ir multiple choice. Tātad tā ir izvēle viens no vairākiem vai vairāki no vairākiem. Varētu būt abi varianti. Vēl mums ir arī tāda lieta kā fill in the blank. Tātad aizpildīt tukšās vietas. Un te tiek domāts tikai viens vārds. Viens, maksimums 2 vārdi. Un jūs redzat tagad piemērā labajā pusē, ko viņš rāda ar pelīti uzbraucot uz katra jautājuma veidam. Viņš rāda, kā šis jautājums izskatīsies skolēnam, un skolēns redzēs tādus kā kvadrātiņus, kuros ir jāieraksta trūkstošie burtiņi tam vārdam. Vēl ir draw opcija, tātad uzzīmēt atbildi, un mēs varam uzlikt fonā gan kaut kādu jau sagatavot iepriekš fonu, gan vienkārši baltu lapiņu. Tātad, tad noteikti būs daudz iespējas varbūt tādiem jaunākiem skolēniem. Open-ended, tātad šis ir tas jautājums, ko jūs izvēlēsieties tad, kad skolēnam ir jāieraksta vairāk nekā viens vārds. Piemēram, savs viedoklis, kaut kādi tur 3 teikumi, lai paskaidrot kaut kādu definīciju, terminu, lai paskaidrot kaut kādu. Tātad vairāk nekā viens vārds ir lūk šis te open-ended. Vēl ir poll. Poll ir aptauja, un aptauja atšķiras ar to, ka viņa netiek vērtēta.
Visi pārējie mēs viņus varam vērtēt, jā, un varam piešķirt punktus, bet Paul mēs nevaram vērtēt. Open-ended arī ļoti grūti vērtēt, starp citu, jo ļoti daudz teksta, bet var vismaz pieslēgt mākslīgo intelektu, viņš novērtē, bet tikai angļu valodā. Paul, kas ir aptauja, viņa pēc definīcijas netiek vērtēta. Un word cloud, kas ir vārdu mākonis. Principā ar šiem, tas ar citu jautājumu veidiem pilnīgi pietiek, lai mēs varētu izveidot diezgan interesantu testiņu. Nu, piemēram, paņemsim pirmo, kas ir multiple choice. Un mani netīšām izmet ārā, ja ir pagājis kāds brīdis un vajadzēja ielagoties vēlreiz. Ja? Tātad kreisajā pusē library meklējam, kur ir mans izveidotais. Lūk, viņš ir tātad sadaļā drafts, tātad es viņu neesmu pabeigusi. Ja jums gadījumā notiek tāpat kā man, zināsiet, ko darīt. Ja? Un podziņa continue editing, tātad turpināt redigēt. Vēlreiz add question, multiple choice. Nu, un teiksim, šeit būs, cik mēnešu šī ir rudenī. Mēneši. Labi, latviešu valodas skolotāji nesitiet stipri. Tātad te ir jautājums, un apakšā mums ir atbildes. Jūs viņus generēt varat arī ar mākslīgo intelektu, bet, nu, tīri pēc pieredzes mans personīgais viedoklis, ka kvizis mākslīgais intelekts nav sevišķi attīstīts. Ja? Viņš ir tīpaši latviešu valodā, jūs rakstīsiet, nu, nebūs sevišķi forši. Tātad atbilžu varianti 4, 3, 2, varbūt 5, un obligāti mums ir jāatzīmē, tātad jāieliek keksītis, zaļš keksītis pie tās, kuri pareizi atbildē. Ja nu gadījumā mums vajadzētu vairākas pareizas atbildes, tad lūk šeit te apakšā ir tāda podziņa multiple correct answers, tātad vairākas pareizas atbildes. Mēs pārslēgtos uz to podziņu un ieklikšķinātu vairākas atbildes. Uz katru atbilžu variantu mēs redzam ir tāda kā miskastīte un arī bildīte. Tas nozīmē, ka mēs varam izdzēst konkrētu atbilžu variantu vai pielikt viņam bildīti klāt. Un mēs varam maksimums līdz 5 atbilžu variantiem dabūt, jā. Tātad pašā maliņā aiz visiem atbilžu variantiem ir tāds plusiņš. Ja mēs viņu noklišķinam, mēs iegūstam beidzamo 5. atbilžu variantu. Vairāk nedrīkst. Nu, un minimums, ja nemaldos, bija 2. Jā, 2 bija minimums, jūs varat atstāt 2 vai 3 vienalga. Bet parasti tīri tradicionāli, tātad tie ir 4, jā. 4 atbilžu varianti. Arī pašam jautājumam jums redzat augšā, tātad šeit mums ir bildīte tāda, mikrofons un kamera. Tas nozīmē, ka mēs varam ielikt gan attēlu, gan kaut kādu skaņu, gan arī video. Bet, ja nemaldos, tad video un skaņa bija par maksu. Bet, jebkurā gadījumā mēs varam nospiest uz bildītes, vienalga vai tā ir pie atbildēm vai pie jautājuma. Un mums ir 3 iespējas. Upload, tātad no ierīces. Un tad mēs noklišķinam uz podziņu upload from device un parādam, kuru mēs tur gribam bildīt ielādēt. Ja? Mums ir opcija search, meklēt internetā, un tad, kad man ir slinkums kaut ko tātad meklēt pirms tam un dabūt savā datorā un tā, tad es meklēju šeit, nu, piemēram, rudens. Viņš meklē internetā pēc atslēgvārdiem, tā ka meklēs arī latviski, un to var izmantot tātad 9 reizes dienā. Ja nu gadījumā rāda this image could not be uploaded, ja nu tad ņemam citu vienkārši bildīti. Aha, šī arī, labi. Nu, beidzot viena aizgāja. Jūs viņu tātad varat samazināt, palielināt, varbūt tas nav būtiski. Un past link, tātad, ja jums ir, piemēram, hipersaiti uz kaut kādu attēlu internetā, jūs varat pasniegt šo te hipersaiti kā hipersaiti uz attēlu, un šādīs attēlu pēc tā linka, ja. Kas mums vēl ir labs augšā? Tātad, piemēram, mums augšā vēl ir tāda speciāls tāds panelītis, un uz šīta panelīša mēs redzam, ka ir dažādas teksta noformēšanas iespējas. Starp citu augšā, tur, kur tagad rāda multiple choice, mēs īstenībā varam arī nomainīt jautājuma veidu, ja, kas ir diezgan laba iespēja, ko nepiedāvā, teiksim, tas pats Microsoft Forms nepiedāvā un tādas lietas.
Tātad tur, kur ir āburtiņš, mēs varam nomainīt krāsu, tātad iezīmējam tekstu, izvēlamies krāsu. Nu, teiksim, vienu vārdu mēs iezīmējam tagad mēneši, ja, un es gribu izdalīt tieši to vārdu. Nospiežot uz burtiņu B, tātad viņš paliks iezīmēs trekenrakstā, attiecīgi I burtiņš ir italiks rīpraksts, U ir pasvītrojums, tālāk ir strikeout, kas ir pārsvītrots vispār vārds, ja. Nu, un X uz augšu, X uz apakšu, tātad tas ir tajā gadījumā, kad mums ir jāpabīda teksts vai nu uz augšu, vai nu uz apakšu mazliet. Nu, piemēram, ja es iezīmēšu, tātad man ir vajadzīgi kvadrātmetri, es rakstu M2, iezīmēju M ar pelīti un nospiežu X-iņš un tādu cipariņš uz augšu, M aiziet uz augšu, es iegūstu kvadrātmetru apzīmējumu. Vai, piemēram, formulijā H2L man divnieciņš jāpabīda uz leju, es nospiežu tātad X-iņš un skaitlīts uz leju un viņš aiziet skaisti uz leju. Nu, un tad vēl šeit ir sadaļa tāda interesanta insert equation, tātad tas ir formula redaktors, kas nozīmē, ka jūs šeit varat ielikt iekšā arī sarežģītas formulas, jā, tātad nevis vienkārši A plus B, bet, lūk, jūs redzat, jau ir logaritmi, jau ir robežas, ir summas, integrāļi, daļskaitļi, moduļi, pakāpes, kvadrātsaknes, speciālās matemātiskās zīmes, jā, grieķu burtī, alfabētā, tie taču bija grieķi, jā. Visāds mistiskas bultiņas un tā tālāk kopu, visāds iekļaušanas apzīmējumi, tātad, lūk, jā, grieķu. Un advanced, jā, tātad, lūk, šādas te ir arī, jūs varat droši rakstīt te arī savas formulīnas, ko es uz doto momentu gan nerādīšu, bet droši eksperimentējam. Un, protams, ka neaizmirstam, kāpēc tam, kad mēs esam visu sarakstījuši, mums ir jāpaskatās tātad, cik mēs piešķirsim punktu par šo. Nu, pārsvarā parasti ir viens jautājums, viens punkts. Izņemot, ja jūs gribat uztaisīt jautājumu, kur var izvēlēties, piemēram, ar 3 pareizās atbildes, nu, tad varētu ielikt 3 punktus. Tad mums būtu jāizvēlās, cik pēc laika, cik ilgi mēs dodam cilvēciņam padomāt, nu, piemēram, 45 sekundes. Standartus gan es jums neieteiktu aiztikt, vairāk attiecas uz ārzemniekiem, un, protams, ka pašās beigās mums ir jānospiež uz save question, saglabāt jautājumu. Ja jūs gribat paskaidrot arī skolēnam, kāda ir tieši tāda pareiza, kāpēc tā atbilde ir tieši pareiza vai kāpēc nepareizi, tad te vēl ir podziņa, tieši zem podziņas saglabāt jautājumu ir add answer explanation. Tātad šeit mēs varam pielikt video vai bildīti, ielikt kaut kādu interesantu paskaidrojumu, jā, vai, piemēram, kaut kādu, teiksim, tos tā saucamo hintu, jā, tātad paskaidrojumu pateikšanu priekšā, kā vēlaties. Nu, un save question. Jā, lūk, ir pielikts mūsu jaunākais jautājums, viss ir skaisti, viss ir pareizi. Nākamo, ja mēs gribētu pievienot, nu, piemēram, fill in the blank, tātad jautājums, kāds ir pirmais rudens mēnesis. Un atbilde ir jāieraksta šeit. Un jūs redzat, ka atbilde automātiski arī parādās šeit, apakšā. Tātad tas apakšā tās kastītes, tādas melnās, jā, ar tiem burtiņiem atsevišķiem. Tas ir tas, kas būs jāievada skolēnam. Tad, kad viņš ieraudzīs jautājumu, viņš ieraudzīs šīs te tukšos lodziņus, un viņam būs katrā jāievada savs burtiņš. Šeit jūs ievadat vidū, tātad vidū jūs ievadat pareizo atbildi, tas ir domās, lai jūs ievadītu tātad, nu, viens vārds, kas pareizi atbildi. Lūk, man palika tikai 10 simboli, tāpēc 1-2 vārdi, tas ir maksimums. Un apakšā šīs tās kastītes, gandrīz trāpīju, tas ir tas, ko redzēs skolēns. Viņam parādīsies tukšas kastītes, katrā jāievada būs pa vienam burtiņam. Nu, un atkal saglabāšu jautājumu. Lūk, šādā veidā, kāda mums vēl tie jautājumi tādi interesanti palika. Draw, open-ended varēsiet izmēģināt, jā. Bet pirms jūsu skolēni iegūs piekļuvi šim te darbam, jūs arī redzējāt, ka viņš man atrodas sadaļā drafts. Viņš nav publicēts. Tātad, lai publicētu, lai vispār redzētu kaut kādas izmaiņas, ja viņā varētu skolēni spēlēt. Lūk, mums pašā augšā labajā stūrītī ir podziņa publish. Tātad nospiežam uz podziņu publish, mums ir jāievada informācija par šo te testiņu. Nu, teiksim, Rudens un Latvija. Tātad tas ir nosaukums, name,
nosaukums testiņam. Jāizvēlās ir atbilstošais priekšmets, teiksim, valodas tās nebūs. Pieņemsim social studies, sociālās zinības, jā. Kura klasīte mums ir jāizvēlās? Tie ir vairākas opcijas, pārsvarā pa klasītēm. Ir arī, piemēram, tur vidusskola no 9. līdz 12. Piemēram, pieņemsim, ka 12. Šeit ir arī tāda augstskolas vai vienkārši profesionālai kaut kādi kursiņi, jā, vai izvēlas tā kādi tur prof kursiņi. Es izvēlēšos pagaidām 12. klasi, lai mācās par latviešu valodu. Par Latviju un par rudeni. Un mēs varam izvēlēties arī valodu, jā, teiksim, labi sastāšu angļu, jā. Valoda tā ir arī tā, kas radīsies, ja nemaldos, arī spēlējot, bet to pārbaudīsim. Un viņi vienmēr ir publiskie. Tātad, lai jūs izveidotu kaut vienu tādu, kas nav publisks, jā, kas nav visiem redzams un pieejams, jums ir jābūt maksas kontam. Un, protams, ka forši būtu pievienot kaut kādu bildīti, jā. Tātad noklikšķinot uz Add Image. Es paņemšu tieši tāpat un pameklēšu, man ļoti negribās ielādēt no datora. Paņemsim kaut ko, varbūt atradīsim. Kaut kādas meitenes. Aha, sunīti tomēr nedrīkst. Šis ir skaists. Save. Un tātad pašās beigās mums paliek nospiest podziņu publish. Tadām! Kur viņš ir gatavs. Ja mēs gribētu vēl kaut kādas veikt izmaiņas viņai iekšā, tad te ir podziņa edit. Mums ir tad mēs viņas nospiedīsim, atgriezīsimies redigēšanas režīmā, katru jautājumu varam mainīt, darīt, ko gribam, un atkal pēc tam mums pēc visām izmaiņām ir jānospiež uz publish, tātad, lai publicētu izmaiņas. Mēs viņu varam tātad kopīgot, ar citiem skolotājiem, piemēram, vienkārši linku uz šo te testiņu. Mēs viņu varam ielādēt, tur tālāk ir podziņa worksheet, un worksheet saglabā viņu tātad PDF formātā. Viņu var izdrukāt pa taisno, piemēram, ja kaut kurā momentā mums nav pieejami datori un telefoni un tā tālāk, tad, lūk, mēs varam saglabāt viņu arī šādā veidā. Mēs viņu varam nokopēt, mēs viņu varam iegūt, tātad te ir vēl settingi visādi, bet labi. Tas, kas mums tagad ir vajadzīgs, ir divas pogas, un tās ir podziņa assign. Assign ir piešķirt kā mājasdarbu. Un podziņa play, kas nozīmē, ka mēs viņu spēlēsim tagad un tūlīt. Ja mēs nospiežam podziņu assign, šeit ir tātad quick start, ātrais, pātrā piešķiršana un custom settings. Mēs paskatīsimies custom settings, tāpēc, ka tur tomēr ir vairāk visādu iestatījumu. Un ko mēs redzam? Principā mēs varam uzlikt sākuma datumu šai te aktivitātei, piemēram, Monday, 28. pirmdien, tātad pulkstens 8 AM, kas ir 8 no rīta, skolēniem būs pieejama šī aktivitāte. Principā, tas ir vajadzīgs tādā gadījumā, ja jūs izmantojat viņu kā pārbaudas darbu, piemēram, jūs esat kaut kur izbraukumā, kaut kādā projektā, mobilitātē, skolēni ir palikuši vieni, jūs gribat, lai viņi tomēr šo te testiņu izpilda, un tad jūs varat tātad uzlikt konkrētu sākuma laiku, un agrāk viņi nevarēs nemaz piekļūt. Viņi pat neredzēs, kas tur ir iekšā. Viņi klikšķinās uz linka, bet linkā rakstīs, ka pagaidām vēl nav pieejams. Un tikai 8 no rīta, tad, kad viņi, piemēram, ir skolā, kad varbūt ir vēl cits skolotājs, kas var pieskatīt, viņi var sākt pildīt šo te testiņu, es pagaidām noņemšu. Participant attempts, tātad cik reizes var pildīt testu. Atkal skatoties, ko jūs gribat. Pēc noklusējuma stāv unlimited, kas ir bezgalīgi, un nav ierobežots. Un, ja jūs viņu uzdodat kā mājas darbu treniņam, tad noteikti atstājat unlimited. Jo, ja tas ir vienkārši padzenāt, piemēram, kā mācoties CSDD teoriju, padzenāt jautājumus, tur būtu jābūt iespējai kaut 100 reizes iziet to testu, Bet atkal, ja jums ir vēlēšanās izdarīt tā, ka tas ir pārbaudas darbs tiešām uz atzīmi, tas ir nopietni un tā, jūs varat, piemēram, uzlikt arī vienu reizi. Bet te viņš uzreiz brīdina requires login.
Tātad, ja jūs uzliksiet uz vienu reizi, tad skolēniem spiežot uz jūsu darba, viņiem tiks pieprasīts, lai viņi ielogojas iekšā kvizis. Nu, tāpēc, ka tādā veidā tiks kontrolēts, cik reizes kurš konts ir izpildījis kuru pārbaudas darbu, jā. Nu, atstāsim unlimited. Un deadline. Tātad deadline ir tad tas datums un moments, kad šis te beigsies, piekļūšanas saite beigs darboties. Un pēc noklusējuma mēs redzam, ka tas ir līdz 27. oktobra, jā, tātad viņš faktiski uz diennakti viņu slēdz iekšā. Es varu nospiest uz change deadline, tātad blakus tie burtiņi change deadline, jeb nomainīt to beigu datumu. Un es varu uzlikt maksimums līdz 2 nedēļām uz priekšu. Tātad uz doto momentu, ja man ir 26. oktobris, es varu uzlikt līdz 8. novembrim. Tas ir maksimums. Priekš kam tas ir domāts, atkal tātad, ja jūs paredzat, ka skolēni, piemēram, ja tas ir kā pārbaudas darbs, jā, mēs varam uzlikt sākuma datumu, piemēram, 1. novembris 8 no rīta un beigu datums 1. novembris 9 no rīta. Un tādā gadījumā viņiem būs stunda, lai izpildītu, tieši konkrēta stunda, lai izpildītu jūsu pārbaudas darbu. Vai arī otrs variants, kā es tikko uzliku uz 2 nedēļām, bez jebkāda sākuma datuma un ierobežojuma uz 2 nedēļām. Tas nozīmē, ka skolēni 2 nedēļu laikā varēs šo testu dzenāt, cik gribēs. Ja? Mēs varam viņu piešķirt klasē pa taisno, Google Teams klasē un Microsoft Teams klasē, vai arī izveidot klasi iekšā pašā kvizis kontā, ja ir vēlēšanās. Ja? Nu, principā, ja jums nav sasaistes ar Google Classroom vai Teams, tas diezgan bezjēdzīgi, jā, jo tikpat labi var linku iekopēt. Un tādas lietas kā Canva un Schoology, viņš ir tikai maksas kontā. Mēs varam ieslēgt, nevaram ieslēgt Mastery Mode. Jā, tātad, ja mēs izslēgsim tātad timerīti, mēs viņu varētu ieslēgt, bet no labi. Mastery Mode nozīmē, cik mēs varam, ka viņš var trenēties tik ilgi, kamēr iegūst, piemēram, 80%. Ja? Tā, redemption questions. Vai viņam ir pieejami jautājumi, tātad pēc testa izpildes, ja viņam ir kaut kādas nepareizas atbildes. Redemption questions, ja ir ieslēgts, tas nozīmē, ka viņš 2 vai 3 no tiem jautājumiem varēs vēlreiz pamēģināt. Ja? Nu, kā vēlties, gribat atstāt, gribat neatstājiet. Ja? Un question and answer, šis gan ir svarīgs. Ja? Tātad jautājumi un atbildes. Show answers during activity, tātad aktivitātes laikā rādīt atbildes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skolēns nospiežot uz kaut kādas atbildes, viņš redzēs, kura bija pareizā. Nu, ja viņš nepareizo izvēlējās, jā. Un, ja tas ir mājasdarba trēniņš vienkārši padzināt, tad, protams, kā atstājam. Ja tas ir tests, es jums ieteiktu noņemt un uzlikt uz off. Show answers after activity, tātad rādīt atbildes pēc testiņa. Nu, atkal tas pats. Ja tas ir mājasdarbs un vienkārši tā, lai nostiprinātu kaut kā tur vielu teoriju, atstājam, ka viņš var redzēt atbildes, jā. Bet, ja tas ir tests, es jums stipri ieteiktu ieslēgt off, jo pieredze rāda, ka visi jautājumi, visas atbildes uzreiz tiek nopludināti. Ja? Shuffle questions, tātad rādīt jautājumus netīšā secībā, un, kas ir ļoti labi, shuffle answer options, rādīt tātad sajaukt atbilžu secību. Tas nozīmē, ka, piemēram, pat 2 blakus sēdošiem, Jānītim un Pēterītim, viņam, piemēram, būs gan jautājumi dažādā secībā, bet pat, ja trāpīsies tā, ka viņi ieraudzīs vienu un to pašu jautājumu, atbildes arī būs jauktā secībā. Nu, grūtāk norakstīt, teiksim tā. Question timer. Tātad tas ir timerītis, kas parādās pie jautājumiem. Atcerieties, mēs uz katru jautājumu mēs likām konkrētu laiku, cik ilgā laikā skolēns var pildīt, ja? Nu, un iesaku jums atstāt default timer, bet ja jūs gribat kādam ļoti īstenībā saputrot galvu, tad varat uzlikt uz off un timerīts nebūs redzams. Tā, skip questions šito neaiztiekam, tas man liekas tāds skip questions un attempt later, tātad ir doma tāda, ka skolēns var dažus no jautājumiem izlaist un mēģināt atbildēt pēc tam beigās. Nu, diez vai tas ir vajadzīgs. Nu, un sadaļā gamification, tātad jeb spēļošana, name factory, tātad piešķirt skolēniem automātiski ģenerēts visādi smieklīgus tur vārdiņus. Power-ups, tātad power-ups tas ir spēle, tad, kad mēs ieslēdzam spēļošanas elementus, jā, kvizīs,
Tad ir tā, ka par pareizām atbildēm, par pareizi savāktiem punktiem tiek doti visādi bonusiņi. Ja skolēns ir atbildējis 2-3 jautājumus pareizi pēc kārtas, tad arī tiek doti bonusi. Piemēram, ja nemaldos, tur bija frīz, kad var iesaldēt kaut kādu konkrēto savu sasniegumu, un tāda visādi. Izskatās smuki, bet ļoti traucē koncentrēties uz pašu testu. Tā kā skatieties, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Šo leaderboard rādīt līderu sarakstu, jā, tātad, un tad viņš rādīs skolēnus un rādīs, cik katram skolēnam ir punkti. Nu, pēc noklasējuma ir izslēgts, un principā es domāju, ka arī vajadzētu viņam arī palikt izslēgtam. Nu, un play music nozīmē, vai tiks spēlēta skaņa, jo kvizis tieši tāpat kā Kahoot un pārējiem servisiem ar spēļošanu ir fona skaņa. Nu, es pagaidām izslēgšu, jā. Un tad paliek tikai nospiest uz podziņu assign. Pēc podziņas assign nospiešanas, jā, jūs tiksiet pārmesti uz tātad šo te sadaļu, kas rāda, kas notiek. Un mēs redzam, ko tātad, cik skolēni ir izpildījuši, un uz doto momentu man ir 0, jā. Cik ir jautājumi, un tātad es jums parādīšu tūlīt arī, kā izskatās. Atskaite, kad ir vairāk skolēni pabeiguši, jā. Bet vēl pirms tam, kā mēs varam pašērot šo te ar skolēniem. 1 no 2, tātad jūs redzat, pa vidu ir superliela tāda sadaļa. Vai nu jūs kopējat linku, kas ir labajā pusītē, jā, tātad join using link. Un tur ir links uz jūsu spēli, mājasdarbu vienalga. Vai arī kreisajā pusītē jūs redzat, ka viņi var aiziet uz Join My Quiz.com un ievadiet konkrēto kodu 7988-6509. Jebkurā momentā jūs varat augšā labajā pusītē nospiest uz End. Nu, piemēram, visi ir iztrenējušies, viss jau ir noticis, jā. Un jūs negribat, lai viņiem vairāk būtu piekļuva šim tātad treniņu testam, jā, jūs augšā nospied sarkano podziņu End. Nu, un kā izskatās atbildes, un kur viņas atrast, tūlīt parādīšu. Lūk, šis ir mans darba kontiņš, kurā man jau ir, teiksim, diezgan daudz kviziņu ir izveidot, un arī atskaits ir daudz. Tātad, jūs esat palaiduši kvizu assign režīmā, un, teiksim, nu, piemēram, uz 2 nedēļām kā mājas darbu vai uz 1 dienu kā testu vienalga. Kur viņu atrast? Tātad es iegāju lūk savā te kontiņā, un kreisajā pusē man ir sadaļa reports. Tātad tāda podziņa kreisās puses panelītī ir podziņa reports, jeb atskaites. Un šeit es redzu visas spēles, kuras esmu kādreiz palaidusi, kaut ar visiem tātad procentiem un tā tālāk. Es viņus varu izdzēst, es viņus varu šķirot, jā. Nu, piemēram, lai izdzēstu, tātad es varētu nospiest, man vēl kaut kāda ir ieslēgta, arī es redzu tātad ar sarkanu running, tas nozīmē, ka viņš ir ieslēgts, vēl cilvēki trenējas. Lai kādu no viņiem izdzēstu, es varu nospiest uz tām 3 podziņām, kas ir beigās, un izvēlēties delete report, apstiprināt, viņš paņem nodzēšu. Un es esmu pārbaudījusi arī, jā, tātad principā es redzu pilnīgi visus testus pa visiem gadiem, ko es esmu šeit veidojusi. Un katrā testā es redzu tur uzreiz arī kopīgo, es redzu, kurš tagad ir palaists. Nu, piemēram, kaut kādā 22. gadā man bija testiņš par izstrādes modeļiem. Nu, šeit plus mīnus skolēniem nav norādīti uzvārdi, jā, tāpēc es jums varu atļauties viņu parādīt, jā. Man pat ir bijis skolēns, kurš ir piedalījies ar nosaukumu ja, un tas attiecīgi, nu, laikam bija mana problēma, kas nenokontrolēja, ka cilvēks ar tādu piedalījās. Bet, ko mēs redzam, ienākot iekšā? Mēs uzreiz redzam kopējo, tātad kopējais ir 80% precizitāte, jeb izpildīšanas pareizība, ja tā var izteikties, jā. Completion rate, tātad cik jautājumi tika izpildīti, jo dažreiz garās tā, ka cilvēks neizpilda kaut kādu jautājumu. Kopējais skolēnu skaits es redzu, nu, cik man tur jautājumi ir un tā. Es varu izdrukāt visu statistiku, visu atskaiti, jā, tātad printerītis mazais, nospiežu print, visu izdrukāju. Delete varu nodzēst un download ir leju pielādēt PDF formātā. Varu padalīties ar citiem caur podziņu share
Un, ja man skolēni būtu šeit pieregistrēti kvizis, ja, tad reģistrējoties viņiem ir jānorāda arī vecāku e-pasts. Un principā pie labas vēlēšanās es varētu viņiem visiem vecākiem nosūtīt arī šo atskaiti un kā jūsu skolēni pabeigšu. Tālāk. Katram skolēnam es redzu, tātad ar zaļu ir pareizi atbildētie jautājumi. Zilais, tātad tā ir bijusi balsošana. Tāpēc viņš ir zilā krāsā, sarkanā krāsā ir nepareizā atbildētie jautājumi, un pelēkā krāsā ir tas jautājums, ko cilvēks nav izpildījis. Varbūt nepaspēja, varbūt internets atslēdzās, visādas situācijas gadās. Ja? Tātad burtiski par katru skolēnu visu uzreiz varu redzēt. Cik viņam ir procenti, tātad pareizi, cik viņš ir izpildījis uz cik procentiem un tā tālāk. Ja man vajadzīgi ir ne tikai procenti, es arī redzu pareizās, nepareizās, ja man vajadzīgi ir ne tikai procenti, bet vispār par jautājumiem, piemēram, es gribu zināt, tur jautājums par metodoloģijām, uz kuru ir vissliktākās atbildes, jā, tad es pārēju uz sadaļu questions, un te es varu paskatīties kopēju statistiku par jautājumiem. Piemēram, šim te ir vissliktākais accuracy, ja precizitāte, jā, un es redzu, ka tikai 8 izvēlējās pareizo, 5 nepareizo, 1 vispār nemēģināja. Ja? Tad, tālāk es redzu, viņi ir sakārtoti tādā secībā, teiksim, no vissliktāk atbildētiem jautājumiem uz vislabāk atbildētiem jautājumiem. Ja? Tā, un ja tas man arī gluži nav vajadzīgs, tad man vēl ir arī sadaļa overview. Un overview es redzu, lūk, pilnīgi tabulas veidā, visus skolēnus, visas atbildes ļoti skaisti, ļoti krāsaini, man tas palīdzētu vizuāli ļoti ātri norientēties. Ja? Es varu noklišķināt arī uz katras skolēna un paskatīties pilnīgi visas viņa atbildes. Ja? Tātad pēc nepieciešamības tas ir ļoti daudz iespēju šeit ir. Tā, un tagad pāriesim atpakaļ. Un atgriežoties pie mūsu tātad jaunizveidotā konta, kurā iekšā gan arī nekā nav, ja es pāriešu uz sadaļu My Library, jeb mana bibliotēka, es redzu, ka man šeit ir tātad mans kviziņš par rudeni, un ja es tagad ieslēgšu arī sadaļu Reports, es redzu, ka viņš tātad running ar sarkanu ir uzrakstīts, viņš tātad ir palaists, bet man vēl joprojām ir 0 skolēni pievienojušies, jeb 0 dalībnieki, ja līdz ar to arī izpildīšanas precizitāte ir 0 un tā tālāk. Un kā es viņu varētu spēlēt uzreiz? Starp citu, tas brīdinājums, kas te visu laiku rādās, ja, ka ir no 30. novembra bezmaksas kontā, jūs varēsiet tikai 20 jaunus kvizus pievienot. Tie, kas ir izveidoti pirms tam, paliks. Netiks nekas izdzēst, ja? Un tātad, ja es noklikšķinu šī kviziņa, ienāku iekšā, un tātad otrā tā podziņa, kas mums interesē, ir podziņa Play. Un atkal mums ir Quick Start vai arī Custom Settings, paņemsim Custom Settings. Un kas šeit ir svarīgs, ja? Tāds, kas pirms tam nebija, ja jūs esat izmantojuši kvizīs kaut kādus pāris gadus atpakaļ, ja? Un pēc tam ir sanācis pārtraukums, tad šis te varētu jūs samulsināt. Classic Mode. Tātad Classic Mode nozīmē, ka jūs palaižat spēli, skolēni savā nodabā viņu pilda. Tātad katram skolēnam rādās savādāki jautājumi uz viņu mobilajām ierīcēm vai uz datoriem, vienalga no kā viņi pieslēgušies ir, ja? Un jūs to procesu nekontrolējat. Jūs palaižat, bet jūs redzat leaderboard, jūs redzat tātad kurš skolēns cik jautājums ir izpildījis reāla laika režīmā, jūs redzat, kam ir cik punktu, jūs redzat līderu tabulu un tā tālāk. Šeit tātad mēs varam norādīt, cik reižu viņš var spēlēt katrs skolēns, participant attempts, jā, redemption questions, vai ir jautājumi pēc tam, kur var vēlreiz mēģināt nepareizos jautājumus pareizi atbildēt. Un tāda klasiskais režīms, tas, ko visi pazina. Ir Mastery Peak, tātad šo var spēlēt vairākas reizes, 10 vai vairāk jautājumu ir jābūt obligāti iekšā, man ir tikai 8, tāpēc viņš man it kā to nedod, jā. Un tas ir faktiski kā treniņš, kad mēs atkārtojam, un tad speciāli tie jautājumi, kas neveicas, tos vēlreiz rāda un vēlreiz.
Tas, kas man ļoti patīk, tas ir šī te opcija Instructor Based, tātad skolotāja vadībā. Un tas nozīmē, kad skolotājs izvēlas, kad pārslēgties uz kādu jautājumu. Es šo te ļoti bieži izmantoju tieši apmācību momentā, tad, kad mēs nespēlējam ne uz atzīmi nekā, jā, tad katru jautājumu mēs varam pārrunāt, varam paskatīties atbildes no visiem, es varu uzdot jautājumus un uzprasīt, kāpēc jūs izvēlējaties tieši tādu atbildi un mēģināt saprast, ka ir kaut kāda problēma viņam tā. Jā, tātad šeit skolotājs pats pārslēdz jautājumus un arī kontrolē visu procesu. Nu, un tad vēl ir test mode, tātad testēšanas režīms. Jā, tātad obligāti būs jāielogojas iekšā viņā, jā, jo tas ir tests un tur ir svarīgi, lai mēs viņu izpildām, parasti tikai vienu reizi, un tas nozīmē, ka ir svarīgi, ja kāds tev vārds uzvārds, un lai tu izpildi tikai vienu reizi. Neesmu mēģinājis godīgi atzīstoties vēl team mode, kad ir komanda spēlē pret komandu, ja nu gadījumā mēs gribam sacīkstes, un paper mode, kad mēs varam izdrukāt vienkārši to pašu, jā, tātad cue cards, mēs varam izdrukāt viņiem tāds atbilžu kartīts, un viņas var izmantot katram kvizam, jūs viņas varat ieliminēt, un katra no viņām nozīmē, ja viņa pareizi ir jāpagriež, un tad mēs varam atbildēt. Skolotājs ar mobīlo ierīci skenē tos QR kodus, ko skolēni pats ir gaisā. Es domāju, ja tīpaši jaunākiem skolēniem varētu būt ļoti jautri, jā. Nu, bet, piemēram, paņemsim tātad Instructor Based, jā. Tātad, kad skolotājs vada un noklišķināsim uz Start. Tātad parādās lūk šis te Rudens un Latvija nosaukums, un šeit ir joinmyquiz.com, tātad, kur viņam ir adrese, un kur ir jāievada iekšā savas mobilēs ierīcēs, un lūk šis te ir kods. Vai arī mums ir share vajā, tātad, un šeit ir iekšā viss links, mēs varam viņu nokopēt, nosūtīt WhatsAppā, e-klasā, vienalga kur. Nu, un kamēr skolēni nav pievienojušies, jums nesanāks viņu palaist, tāpēc es pamēģināšu to ātri pievienoties no savas mobilās ierīces. Tātad adrese ir joinmyquiz.com. Jāievada ir kods, manā gadījumā tas ir 425 578. Un mans vārds. Lūk, viņš man parāda, ka Sandra ir pievienojusies, jā. Manā ierīcē mobilējiem viņš rāda, ka tātad gaidam, kad skolotājs uzsāks. Un, jā, kad ir vismaz viens skolēns, jūs varat piespiest uz podziņu start un aiziet. Lūk, parādās 3, 2, 1, pirmais jautājums tūlīt būs. Katram jautājumam tātad es varu, šeit man, kad parādās visi skolēni, tātad tas, kurš nav atbildējis, viņš ir tādā pelēcīgākā krāsā. Es noslēgšu skaņu. Tas, ka tie, kuri nebūs atbildējuši tādā pelēcīgā krāsā, tie, kas atbildē, būs tādā spilgtākā krāsā. Tāpēc es reiz varu redzēt, kur ir atbildējuši. Un to rāda arī šeit skaitlīši. Es varu pārslēgties Full Question View, tātad, lai es redzētu visu jautājumu. Un, piemēram, ja es šo te demonstrēju no datora uz projektora, jā, tad es varu ieslēgt Full Question View, lai visiem ir ļoti labi redzams jautājums, jā. Un lai arī skolēni neredz, kurš atbildēs, kurš nav atbildējis, un lai nesākas atbildi ātrāk, jā. Es varu redzēt Chart View, cik ir skolēni izvēlējušies, kuras atbildes, jā, un tad Participants View ir dalībnieku tātad. Man jāatbild. Es atbildēju, super. Lūk, es iekrāsojos tādā spilgtākā krāsā. Nu jā, es ieslēdzu arī leaderboards, varēju viņu arī izslēgt, jā, parasti es slēdzu ārā tātad līderu sarakstu, jo man viņš personīgi traucē stundas laikā, jā. Un viņš arī nav svarīgs, tīpaši, ja mēs tikai trenējamies. Nu, ko mēs redzam vēl tādu interesantu? Vēl mēs redzam, ka apakšā mums ir vesela kolekcija ar kontrolīšiem, un kontrolīši tātad mēs varam tātad, skolēni var pacelt roku savās ierīcēs, nu virtuāli pacelt roku, tur ir podziņi, jā. Un mēs varam paskatīties arī, kur ir pacēluši rociņas, varbūt viņiem tur kaut kāda problēma, kaut kas jāpaskaidro.
Mēs varam ieslēgt Live Whiteboard, kas ir baltā tāfele reāla laika režīmā, un, ja nemaldos, skolēni arī viņā varēja skribelēt, jā. Mēs varam paskatīties uz skolēniem, kuri te ir, un ja mums ir, piemēram, kādi, kas ir ar ļoti neforšiem lietotāju vārdiem, mēs varam tātad šim te skolēnam beigās, uzbraucot ar pelīti virsū, beigās ir podziņa ar krustiņu. Mēs viņu varam vienkārši izmest ārā. Arī ir darīts, ja kaut kāds sākas kaut kāda skolēni nopirkšu kartupeļus, pārdēšu kartupeļus, jā, nu tad mēs viņus varam izmest. Tātad šeit, tur, kur 1 no 8, tie ir tā saucamie slaidi, jeb jautājumi, cik man ir, es varu pārslēgties ne tikai ar šīm te bultiņām, kas ir beigās uz priekšu atpakaļ, bet es varu arī nospiest uz slaidiem, viņš man parāda visus, un es varu pāriet, piemēram, uz 7. Ja, hop, ieslēdzās 7. Tā, cik mēneši ir rudenī? Kvadrātmetri un ūdens H2O. Uz manas ierīces arī tas parādījās, ja nemaldos, pareiza atbilde bija 3. Nu, lūk, tātad jautājums ir izpildīts, atkal leaderboards mums nav vajadzīgs. Nu, un, piemēram, tātad šeit man būs jāievada iekšā vārdiņi, burtiņi, jā, tātad kāds ir pirmais rudens mēnesis. Septembris, paskatīsimies, jā. Es redzu, lūk, man skolēns ir atbildējis, un šeit vēl parādījās arī responses view, jā. Responses view, kad es varu redzēt reālā laika režīmā, ko atbildēs katrs skolēns. Kas ir vēl svarīgi, es, kad ierakstīju, kad veidoju šo te kvizu, es vārdu septembris ierakstīju ar maziem burtiem, bet mobilajā ierīcē viņš man pārslēdzās uz lielajiem burtiem, un jūs redzat, ka tā tika ieskaitīta kā pareizā atbildē. Viss ir labi, tātad lielie mazie burti ir vienalga, tas ir forši. Un tā kā šis ir beidzamais jautājums, tad, kad es nospiedīšu uz nākamais bultiņas, jā, viņš man pasaka, šis ir beidzamais jautājums, vai es gribat pabeigt kvizu, es saku, jā, protams. Viņš man parādīs kopējos rezultātus, jā, nu, paldies, es pirmajā vietā, es priecē. Un tātad, cik man bija pareizās atbildes, un katram skolēnam viņš šādu parādīs. Tā, ka ņemiet vērā, ja jūs negribat, lai skolēni to redz, tad beidziet ekrāna kopīgošanu. Savās ierīcēs viņi to neredzēs, bet uz lielā ekrāna, ja jūs kopīgojat ekrānu, tas būs redzams. Un exit podziņa augšā izējam ārā, un tad skatāmies, lūk, es redzu atkal sadaļā reports. Es redzu Rudens un Latviju, man bija palaists, jā, es varu ienākt iekšā, paskatīties, ko ir atbildējuši skolēni, burtiski jebkuru atbildi es varu redzēt. Tas nozīmē, ka nebūs tā, ka, piemēram, kāds tur sēž beidzamajā pēdējā solā, jā, Kamčatkā, kaut kādas muļķības raksta iekšā, spaida visu pēc kārtas un domā, ka viņi neviens neuzskirs, jo tāpat ir anonīmi, jā, nu, pirmkārt ir jāievada normāli vārdi uzvārdi, un otrkārt, tāpat es varu redzēt pilnīgi visas atbildes. Un vēl viens, varbūt tāds, nu, ieteikums, kā mēs tikām galā ar to, ka vienu momentu skolēni arī vadīja iekšā visādas muļķības vārdu vietā, bija tāds, ka stundas beigās likām, piemēram, ja tas bija svarīgs kaut kāds testiņš, mēs likām atzīmes. Vai arī vēl tajā momentā, kad bija ieskaitīts, neieskaitīts, arī tos mēs likām, vai procentus likām. Un tad bija tā, ka, ja es jūsu vārdu uzvārdu redzu normālā rakstībā spēles dalībniekos, es jums ielieku atzīmi. Un visiem, kam es neredzu, kurus es neesmu pamanījusi tajā sarakstā, visiem ir slikts atzīmes vai slikti procenti vai neieskaitīts. Var mēģināt tā. Nu, un tad vēl mums palika paskatīties vēl vienu lietu. Tās ir stundas, jo stundas mazliet savādāk ir, jā. Tātad... Bet veido viņas tieši tāpat uz podziņu create, mēs spiežam, jā, jeb tāda violeta podziņa ar plusiņu create, un tad izvēlamies, ka mēs taisam stundu lesson. Mēs varam no Google slaidiem pārkopēt, mēs varam importēt kaut kādu online dokumentiņu, jā, bet, nu, ja tīpaši pašā sākumā es jums ieteiktu trešo opciju, kas ir create from scratch, tad tas veidot no nulles. Viens mīnus ar tiem Google slaidiem ir arī tāds, kad vismaz no PDF importējot visu laiku mums bija tā, ka viņš importēja visu slaidu kā bildi, kas nozīmē, ka jūs iekšā tur tekstu nevarat redigēt, jā. Varat pamēģināt, varbūt tagad ir kaut kāds izmaiņas, gan jau ka ir. Tātad create from scratch. Un ko mēs redzam? Tātad, nu pirmais šis te mums nav vajadzīgs.
Mēs nospiežam tātad augšā virs slaida mēs redzam ir divas podziņas, viena ir duplicate, otra ir delete. Šeit ir visādi jauninājumi, jaunieviesumi, ko viņi te ir uztaisījuši iekšā, kā te tagad būs baltā tāfeli iekšā stundas laikā, jūs varat uz viņu pārslēgties, skolēni var zīmēt. Jūs varat pārslēgties uz skolēnu režīmu, kad viņi pilda savā nodabā, jā. Jā, kad iekšā mēs varam ielikt visādus pārbaudas jautājumus un arī pa taisno iekšā prezentācija zīmēt, pasvītrot. Bet tā, ka mums tas nav vajadzīgs, tad mēs augšā nospiežam, atrodam tādu podziņu ar miskastīti. Es iezīmēšu, kur viņa ir. Lūk, viņa ir. Jā. Un nospiežam podziņu ar miskastīti, nodzēšam slaidu. Lai pievienotu jaunu slaidu, tātad add a new slide, labā podziņa. Un tātad, kas mums ir? Pirmkārt, mēs varam meklēt search un teleport, mēs varam tieši tāpat, kā tas bija pārbaudas darba laikā, mēs varam meklēt jau iepriekš izveidotus jautājumus, slaidus, visu, to, ko cilvēki uztaisījuši ir pirms mums. Nu, piemēram, es ieslēgšu search un teleport un ierakstīšu augšā meklēšanas rindā rudens. Es gan jau, ka redzēšu arī savu tikko izveidoto kvizu. Netik ātri es viņu atradīšu. Labi, man bija rudens un Latvija. Vai Latvija un rudens, vienalga. Labi, Latvija un rudens. Es pieļauju, ka viņš kaut kur ir stipri beigās. Nu, labi. Mēs varam meklēt tikai starp stundām, bet jebkuru tātad, nu, piemēram, labi, nu, ne Latvija un rudens, vienkārši Latvija pamēģināsim. Un Latvijas kaut kāds pirmais tests, vai arī kas tas būtu, jā, kur atrodas. Mēs jebkuru jautājumu varam tieši tāpat arī importēt iekšā. Ar visu jautājumu, ar visām bildītēm, ar visiem atbilžu variantiem, viss tiek pārkopēts pāri. Mēs varam mainīt lūgta laiku katram jautājumam atsevišķi, nu, ko gribam, to daram. Apakšā tagad mums ir podziņa add new slide, nu, tātad tur pašās beigās violēta, jā, kreisajā pusē apakšā. Un noklikšķinot uz viņu, mēs varam, piemēram, tātad, ja mēs paskatīsimies, kas mums te ir. Tātad mums ir parastie slaidi. Blank slide, pilnīgi tukšs. Title slide, nu tātad virsraksta, jā. Text slide, tur, kur ir tekstiņš. Text and media, kur ir teksts un attēls vai kaut kāda audio vai video vai kaut kas. Tad ir full screen media, kas ir, nu, piemēram, mēs varam no YouTube ielikt video pa visu ekrānu. Un webpage link, kas ir tātad weblapā. Nu, un tālāk zemāk mums tur ir, mēs varam izvēlēties dažādus jautājumus, jā. Multiple choice un fill in the blank un tā. Bet tikai lūdzu paturiet prātā, ka mums bezmaksas bija multiple choice, izvēle viens no vairākiem. Fill in the blank, tukšo vietu aizpildīšana. Draw, kur viņš palika? Vokur. Draw, zīmēšana. Open-ended, atvērtā tipa jautājums. Poll, aptauja un word cloud. Jo visi pārējie ir par maksu, lai gan šeit to zīmīti man tagad nerāda, bet ja es viņus ielikšu, ja viņš man rādīs, ka ir par maksu, un tad nedos palaist stundu, jā. Nu, piemēram, nokliškinot uz title slide, viņš parāda tātad visādas iespējas, noteiksim, paņemsim šo, ierakstīsim savu virsrakstiņu, ja var ierakstīt tur apakšu virsrakstiņu, jā. Tātad iezīmējot tekstu, jūs redzat, mēs augšā varam, mums ir panelītes ar visādām opcijām, mēs varam mainīt izmēru, mainīt krāsu, uztaisīt viņu treknrakstā, slīprakstā, pasvītrojumu, tad viss tas pats, kas bija pie jautājumiem. Tikai plus, ka šeit vēl arī ir, tātad mēs varam ielikt sarakstus, numurētus sarakstus, aizīmētus, teksta izlīdzinājumu ielikt. Bet principā viss ir ļoti līdzīgs. Tā, un lai pārvilktu jautāt, es gribu sakārtot viņu savādākā veidā, tātad paņemam slaidu, klikšķinam, neatlaižot pavelkam tur, ko mums vajag. Nu, lūk, šādā veidā mēs varam ielikt, jā, teiksim, ieliksim teksta slaidiņu, kaut kādu, viņš parāda, kāda viņam tur ir pieejami, kaut vai tādu ieliksim, jā, kaut ko tur nomainīsim mistiski, tātad rudens apraksts, piemēram. Nu, un tad vēl ir tāda problēma, piemēram, katram objektam uzkliškinot virsū, kreisajā pusē mums ir delete nodzēst, parādās miskastīte, jā.
pati pirmā, tad pa vidu podziņa ir lock, tad piestiprinātajā vietā viņš nekur nekustās. Un duplicate, jeb kopēt. Un viena no biežākajām problēmām ir tāda, ka cilvēki aizmirst, ka šeit ir jādzēš izmantojot šīs te podziņas. Un vēl viena tāda problēma, ka tad, kad viņi nodzēš, pēkšņi jāieliek kaut kas cits iekšā, viņi nezin kā. Tad kā ieliek kaut ko citu? Kaut kur tukšā vietā labais peles taustiņš, insert, un mēs varam lūk šeit te ielikt tekstu, attēlu, audio, video vai formulu. Piemēram, attēlu, parādās tas pats mums jau pazīstamais lodziņš, search, lai būtu tas pats rudens, labi, ieliksim autumn. Tātad rudens, atrodam bildīti, kas mums patīk, teiksim šī, un save. Lūk, ir mana bildīte. Es viņu tāpat kā Wordā var uztaisīt lielāku, mazāku, principā darboties ar viņu, kā es gribu. Tā. Un kaut kādu vēl, piemēram, add new slide, mēs redzam, ka mēs varam pievienot arī jautājumus, dažādus, teiksim, open-ended. Jā, viņš šeit raksta, ka ar mākslīgo intelektu var novērtēt, bet tikai angļu valodā. Diemžēl latviešu valodas neatiecas. Un teiksim, ieraksti šeit poēmu par rudeni. Kaut vai. Un tātad līdz 1000 rakstzīmēm, līdz 1000 rakstzīmēm viņiem šeit ir, lai ierakstītu savu atbildi. 3 minūtes būs par mazu, teiksim, 15 minūtes var maksimums, ko uzlikt, jā. Tā. Back to slides. Lūk, man ir kaut kādu 5 tur slaidiņu. Tad, kad es gribu šo te saglabāt, man ir jānospiež atkal uz podziņas publish, kas atrodas tātad labajā stūrītī. Lūk, augšā, labajā stūrītī publish. Atkal ir jādod nosaukums. Tas man tur kaut kāds tests, es viņu pēc tam izdēsīšu arī, jā. Kaut kādu bildīti ieliksim arī. Piemēram, to pašu. Un save. Lai palaistu tagad šo te stundu, mēs tādu spiežam. Mēs viņu varam arī piešķirt kā mājas darbu, bet lai palaistu tagad, mēs spiežam start now. Tā, šo mēs, tas ir vienkārši, viņi saka, kādas ir jaunas iespējas, tas ar laiku pazudīs, tāpēc arī to noignorēšu. Visādas opcijas, ka mēs varam uzsākt konkrētā laikā, rādīt vai nerādīt līderu sārakstu, tur viss kaut kas ir. Un tāda spiežam start now. Atkal mums ir jāpagaida, kamēr pieslēgsies skolēni, jā. Tāds tuīt no savas ierīces pieslēgšos. Tā, viņš man tagad cītīgi uzmācas. Tā, un join my quiz.com. Ierakstām kodu 59, 29, 79. Tā, vārds. Skolēniem ir jāievada arī vārds, jā. Lūk, un tad, kad kaut viens skolēns ir pieslēdzies, jā, tad mēs varam uzsākt. Tur ir QR kodi, lai viņi pievienotos, linki, kur kopija linki, jā. Viss kaut kas tur ir. Un tā tad start now, un kas ir labi, tā tad arī skolēniem vienlaicīgi šīs te slaids tiek demonstrēts arī uz viņu ierīces. Jā. Ja gadījumā skolēns to neredz, jā, tad viņam ir tāda podziņa ar 2 bultiņām apaļa, tāda refresh podziņa, jā, tad viņa ir jānospiež, un tad vienlaicīgi parādās saturs arī skolēnam. Kas šeit ir forši? Mums ir podziņa, apakšā mums ir tāds panelītis, jā, piemēram, ir podziņa annotate, un es varu kaut ko te cītīgi zīmēt, un arī skolēns to redz uz savu ekrānu. Jā. Es varu mainīt te visādus tur, varu undo, jā, tātad varu tur mainīt kaut kādu markieru ar citu krāsu, kaut ko tur pazīmēt, kaut kādus tur tekstus parakstīt pie labas vēlēšanās, jā. Iezīmēt geogrāfiskas visādas lietiņas, jā. Un tad man pirmā podziņa ir clear, es tātad, jā, visu nodzēšu. Tad, kad es pabeidzu strādāt ar balto tāfeli uz konkrētā slaida, augšā labajā pusē es nospiešu close un es atgriežu ar savu
Nu, tā teikt, stundas prezentācija. Tad nākamā podziņa ir whiteboard, kas ir baltā tāfele. Skolēni arī var iekšā tur zīmēties un ieslēgšu. Mēs te tur kopā varam kaut ko citīgi apspriest un pazīmēt. Pa vidu parādījās jauna podziņa, kuras kādreiz nebija. Mēs tieši stundas laikā, ja mēs kaut ko atcerējamies, es taču varu vēl šito uzjautāt. Mēs varam ielikt jautājumu tieši stundas procesā. Ja? Eyes up front opcija, tur, kur tāda atstiņa, viņa uz skolēniem sāk rādīt, ka ir jāpievērš uzmanību tam, kas notiek uz tāfeles. Student-based mode nozīmē, ka jūs pārslēdzaties skolēni pilda savā režīmā. Un mans personīgais favorīts ir tas, ka te tāds kā rats ir, jā, tātad, nu šeit esmu tikai es tagad, bet viņš automātiski izvēlās no visiem dalībniekiem, tātad nejaušā secībā vienu cilvēku, kas, nu, tur kaut ko darīs, piemēram, atbildēsies pie tāfeles vai iezīmēs kaut ko, nu, tālāk izmantojot pēc saviem ieskatījumiem. Next parādās tātad jautājums ar jautājums kā testiņš, jā, skolēniem arī viņš parādās uz ekrāna. Tūlīt es viņu arī atbildēšu. Tā, un es redzu atkal, cik man cilvēki ir atbildējuši, kādas ir atbildes, jā, un tā tālāk. Nākamais jautājums, jā. Es atbildu, kaut kas notiek tālāk. Un, jā, es varu pārslēgties uz jautājuma režīmu question, es varu paskatīties responses atbildes, cik cilvēki pareizi, cik nepareizi. Lūk, ir mans slaidiņš ar rudens aprakstu, te mēs kaut ko parunājam par rudeni. Un tad beigās ir jāieraksta poema par rudeni, un es te tādu ļoti īsu ierakstīšu. Katrs skolēns ierakstā, ja, un es redzu vakur responses. Vienīgais tikai, ka ņemot vērā, ka tā ir stunda, ko mēs it kā slēdzam skolēniem, tad tiek automātiski aizslēgtas atbildes. Te ir tāda atstiņa, ja es ieslēdzu atstiņu, es redzu, ka lūk, šis cilvēks, viņš ir uzrakstījis, rudens ir skaists. Bet tā kā tiek paredzēts, ka tas tiek pildīts klasē, es nevaru ieslēgt, kurš to ir izdarījis. Es redzu, kur man ir anonīmais, jā, rudens ir skaists, lai gan es zinu, ka man ir tikai viens dalībnieks, un tā ir Sandra. Nu, tas ir domāts skolēni tātad, lai aizsargātu un paši saprotu privātumu un jūtas, un ne visiem patīk, kad arī redz, jā. Bet šeit es redzēšu visas atbildes, un skolēnē, piemēram, arī redzēs, jo viņiem tiek šērots ekrāns. Bet viņi nezinās, kurš ir kurš. Protams, es to zināšu. Kā es to zināšu? Pabeidzot, piemēram, stundu. Labi. Negribu. Tātad summary, un es varu paskatīties, kas te notiek, kādas atbildes, kādas ir tās mācību līknes, jā. Un tur, kur ir view reports, tātad ir atskaite, es nonāku pie tās pašas tradicionālas atskaites, es redzu pilnīgi visu, kas ko ir darījis. Es varu paskatīties, ko man ir atbildējusi Sandra, rudens ir skaists, vakur viņai ir tātad poēma, ja. Ja man būtu vairāks, redzēt arī vairāk. Tātad pilnīgi jebkurš jautājums ir kontrolējams, pilnīgi jebkura atbilde redzam. Nu, un vēl viena ļoti forša lieta, kas ir kvizis, tātad tas ir tāds speciāls, tā saucamais add-ons. Tā kā es jau tāpat ļoti daudz laika te citīgi runāju, tad es jums varbūt gluži parādīšu. Tātad viņš saucas Quizzes Extension, nu vai add-on for Chrome, vienalga. Un tātad Quizzes add-on Chrome. Viņš ir tikai Chromam domāts, nevienai citai pārlūk programmai, jā. Tātad, un ja mēs šeit ieslēdzam, man šeit ir podziņa Remove from Chrome, jo man viņš jau ir uzlikts, jā. Bet jums te būs podziņa Add, pievienot Chromam. To arī nospiedīsiet. Nu, tad, piemēram, ja es aiziešu uz kaut kā tur, teiksim, Wikipēdijā, Latvijā, pameklēsim Wikipēdijā tātad par Latviju. Lūk, ir saitiņš. Ar visu himnu, ar visu vēsturi, visām sadaļām un tā tālāk. Augšā panelītī tagad man ir tāda kā pazla gabaliņš, teiksim, pazlas gabaliņš, jā, tas ir tas add-ons.
Un, ja es viņu nospiedīšu, šeit ir tie addoni, kas man ir uzinstalēti, e-paraksti un adbloki, ja reklāmām. Bet, lūk, ir mans arī kvizis addons. Un, ja es viņu ieslēdzu, viņš man paprasa, kurai klasei, nu, teiksim, 10. Cik jautājumi? 15, multiple choice, jā, tātad es varu izvēlēties tikai atbildi viens no vairākiem. Neaizmirstiet, ka jums šajā momentā ir jābūt jau iekšā savā kvizis kontā, citādi viņš vienkārši neaizies, jā. Bet, ja jūs esat iekšā savā kvizis kontā, jums blakus ir atvērta lapiņa, nu vienalga kāda manā gadījumā Wikipēdija. Es ieslēdzu kvizis addonu, izvēlējos, cik jautājumu kādai klasei, nospiedu Create a quiz. Kaut kas tika nobramzēts. Tā, vēlreiz. Labi, kaut kas ir uzkāries, mēģināsim vēlreiz. Esam mājās. Un kvizis. Nu labi, ne katru reizi viņš attiecīgi nostrādā, bet ir teorētiski viņš automātiski uztaisa tātad šo te pārbaudes darbu no šīs te konkrētās weblapas. Īstenībā tieši to pašu var izdarīt arī iekšā kvizis, nospiežot uz Create, nospiežot Assessment un tātad Generate with AI un šeit ieliekot websaitu. Es tikpat labi tātad šeit varēju ielikt arī uzreiz pa taisno adresi uz to Wikipēdijas lapiņu un no viņas generēt. Jā, gribēju kā smukāk, bet šoreiz varbūt nesanāca. Bet ņemiet vērā, ka tāda iespēja ir. Viņa ir tikko nesen izstrādāta, varbūt tāpēc strādā vēl ar kļūdām. Jā, bet ar laiku viņa noteikti tiks pilnveidota un strādās labāk. Mēnesī var uztaisīt līdz 10 mākslīgā intelekta ģenerētiem kviziem, to gan paturiet prātā. Tālāk droši spēlējieties, eksperimentējiet paši, tur iespēja ir ļoti daudz. Tas, ko es tikko ātrumā izskrēju, jau tāpat aizņēma ļoti daudz laika, bet tas ir tikai, tā ir tikai aizberga galotnīte, jā, tur vēl ir ļoti daudz iespēju, jūs varat droši izmēģināt un spēlēties, un internetā ir arī ļoti daudz pamācību par to, jā. Tā kā veiksmīgi jums darboties!